pieaugušie ieklausās jauniešos. Lielākoties pieaugušie iespējams ieklausās jauniešos, ka tas ir izdevīgi. Dažreiz pieaugušie neieklausās, viņi dažreiz nesaprot, ko grib pateikt jaunietis. Es teiktu, ka viennozīmīgi ieklausās. Saprast un ieklausīties ir divas dažādas lietas. Vidējā sarunā iespējams tas viedoklis no jaunāka cilvēka nav tikpat nozīmīgs kā pieaugušā. Ieklausās, bet vienkārši nesaprot. Jo viņiem, piemēram, bērnībā nebija tā, viņiem bija kaut kas savādāk. Mājās mani vecāki ņem vērā manas sajūtas. Vai, ja tas ir vecāks, tad es uzskatu, ka viņš ieklausās, jo viņam ir svarīgi, kā jūtas viņa bērns. Skolā skolotāji arī ņem vērā manas idejas un arī citas skolānu idejas. Ja tā ir kāda skolotāja, tad var domāt, tad tā daļēji piekrītu. Es daudz runāju ar pieaugušajiem, un viņi visi daudz reizes vienkārši neieklausās manī, vai arī vienkārši domā, ka mūsu viedokļi nav svarīgi, jo mēs neesam vēl pieauguši. Ieklausās, neieklausās? Kā domā tu? Raksti komentārā.